Доброго дня! Мене звати Данило, я з України. Зараз працюю в організації «Хочу допомогти біженцям» в Ризі, в інформаційному пункті і щодня відповідаю на запитання українців про життя в Латвії. Я зібрав найпоширеніші запитання у відео, щоб поділитися з вами наявною в мене інформацією. Це моє 10-те відео і тема нашої 10-ї зустрічі – агентство однієї зупинки. У цьому відео ви дізнаєтеся про агентство однієї зупинки, чим воно займається та навіщо було створено. Я запросив розповісти про цю тему Інесу Салдаболу, керівника агентства однієї зупинки. Отож, почнемо. Labdien! Šodien es plašāk izstāstīšu par Sabiedrības integrācijas fonda vienas pieturas aģentūras nodrošināto atbalstu jaunpienācējiem Latvijā. Mēs darbojamies Rīgā, Raiņa bulvārī 15, kā arī visos Latvijas reģionos – Liepājā, Jelgavā, Daugavpilī un Valmierā. Jums ir iespēja ar mums sazināties telefoniski, e-pastā vai jebkurā no iepriekš minētajām pilsētām, gan klātienē, gan attālināti, saņemt mūsu konsultācijas un arī mūsu darbinieku atbalstu. Sabiedrības integrācijas fonda vienas pieturas aģentūra vienopus nodrošina gan konsultācijas par uzņemšanu, uzturēšanās nosacījumiem, sociālo aizsardzību, nodarbinātību, kā arī nodokļu sistēmu, izglītības, veselības, mājokļu un dažādiem citiem jautājumiem Latvijā. Papildus konsultācijām mēs piedāvājam arī dažādus pakalpojumus, kā piemēram mutiskā un rakstiskā tulkošana. Daudziem cilvēkiem ir interese tulkot medicīnas dokumentus vai, piemēram, izglītības dokumentus, lai atrastu darbu Latvijā. Ir pieejamas juridiskās konsultācijas par darba tiesībām, komerctiesībām, par Latvijas izglītības sistēmu, administratīvo tiesību jautājumos, tātad jebkurā jautājumā, kur ir nepieciešama jurista konsultācija. Kā arī ir pieejams psihologu un psihoterapeitu konsultācijas. Plašāku informāciju par pieteikšanos mūsu pakalpojumiem ir iespēja saņemt arī mūsu mājaslapā livlatvija.lv. Kopā vienas pieturas aģentūrā līdz šim mēs esam snieguši konsultācijas jau vairāk kā 3400 ukraiņiem. Populārākie jautājumi ir saistīti ar dokumentu noformēšanu, darba meklēšanu, latviešu valodas kursiem un citu sadzīvisku jautājumu risināšanu. Mūsu mērķis ir palīdzēt atrisināt jebkura veida jautājumu. Mūsu kolēģu pārmaiņu aģenti sniedz konsultācijas sadarbojoties ar klientiem ilgtermiņā, identificē katra konkrētā cilvēka un viņa ģimenes tuvinieku vajadzības, izstrādā sadarbības plānu un īsteno to pēc klienta vajadzībām. Ja nepieciešams, mēs piesaistam arī citu jomu speciālistu palīdzību. Mūsu mājaslapā livlatvija.lv vienu vietu ir apkopota visa nepieciešamā informācija gan par mūsu nodrošinātajiem pakalpojumiem, par dzīvi Latvijā kopumā, darba iespējām, mājokļiem, izglītības sistēmu, iespējām un arī kultūras pasākumiem. Ir pieejama informācija par bezmaksas integrācijas un latviešu valodas kursiem un citām aktualitātēm. Mēs aicinām sazināties ar vienas pieturas aģentūras kolēģiem, lai sīkāk uzzinātu par latviešu valodas kursu pieejamību. Esam arī izveidojuši speciālu sadaļu par latviešu valodas apgūšanas iespējām, kur var arī apgūt dažādos tiešsaistes resursos latviešu valodu. Lai saņemtu konsultācijas telefoniski vai pieteiktos klātienes konsultācijai Rīgā vai mūsu reģionālajās filiālēs, lūgums zvanīt uz valsts vienoto atbalsta tālruni Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijā 27 380 380 vai caur mūsu mājaslapu livlatvija.lv sadaļu Sazinies ar mums. Ja jums ir vēl kādi jautājumi, droši sazinieties. Це все, що ми хотіли розповісти вам сьогодні. Більше інформації можна знайти на сайті ukrainalatvia.com. Чекаю на ваші запитання в коментарях або за телефоном +371
20 38 10 39. Не соромтеся звертатися до мене, якщо вам потрібна допомога. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі в моїх наступних відео або особисто в Ризі за адресою вулиця Палес, 9, Центр підтримки українських жителів.